Esmu aerobots, brīvprātīgais robots putekļu sūcējs. Es satīru putekļus, smiltis, gružus un spalvas gan no cietām grīdām, gan no paklājiem. Es centīgi palīdzu tiem cilvēkiem, kas palīdz citiem. Latvijā jau 3 gadus darbojās brīvprātīgo aerobotu kustība. Šie naskie grīdu tīrītāji cilvēkiem palīdz jau vairāk kā 10 dažādās Latvijas iestādēs. Tai skaitā arī Lielvārdes novada dienas aprūpes centrā, kur aerobots vārdā Hektors pucēja grīdas gan trenažieru zālē, gan mazuļu un jauno māmiņu nodarbību telpās, gan arī datorklasē. Mēs esam daudzi šeit un staigājam daudz, un tad ir smiltis. Ziemā to varbūt tā nejūt, ir mitrums, bet rudenī un pavasarī ir ļoti daudz smiltis un apgrozās nedaudz cilvēku, un datortelpā to īpaši var labi redzēt. Un tad ir tā, ka visu laiku kādam ir jātīra. Vai nu paši bērni to dara, vai arī mūsu administratorai Mēriņai ir jātīra visu laiku. Uzrakstījām vēstuli, gribējām viņu dabūt. Pirmkārt, mēs gribējām viņu savā īpašumā. Jauniešiem vienkārši interesē lietas, kas saistīts ar tehniku, robotiku, elektroniku. Mēs par to runājām, un šis konkurss parādījās. Ieteica, ka ir iespēja, un īstenībā es sākumā īsti neticēju tam konkursam, bet es piegāju pie puišiem, kur pie datora spēlējas, teicu, čaļi, rakstam. Izdomājām, kā mēs viņu saukt, ja būtu, paskatījāmies video mājaslapā, tur, kad viņš griežās un kāds izskatās, ka būtu forši, ka mums tāds būtu. Izdomājām, kā mēs viņu sauksim, un rakstījām. Lielvārdes bērnu iesūtītā pieteikuma vēstule balsošanā gan no aerobotu lietotājiem, gan no draugiem LV un Twitter dalībniekiem ieguva pietiekami lielu atsaucību, lai Hektors savu jauno darba vietu atrastu tieši Lielvārdes novada dienas aprūpes centrā, kur brīvprātīgais robots uzņemts ar lielu pozitīvismu. Foršs čalis. Es viņiem saku tikai labrīt un čau, čau. Viņš ir nerātnis, viņam patīk klaiņot apkārt, ja viņam neuzliek to virtuālo sienu, tad viņš staigā, kur viņam patīk. Savāc smiltis un ir tīrāks, jo Māriņa nevar nepārtraukti ar slotu skraidīt. Un tieši nāca, kur tad jums tas ir, tas Hektors? Nāca citi bērni, kur nenāk šeit. Nāca pensionāri uz citām nodarbībām un nāca un skatīties, kur viņš jums ir. Un visiem bija jārāda, ko viņš māk. Un tad viņš visiem iepauzēja. Tas, kas man patika, tas, kas man vispārējais apbrīno, jā, mūsdienu tehnoloģijas, nezinu, vai man ar tādu vajadzētu, tas viņam, ka vajadzētu, citam nevajadzētu. Bet starp citu, Hektors papildus pamatdarbam Lielvārdes dienas aprūpes centrā pilda arī robotikas pulciņa superzvaigznes lomu. Svarīgākais laikam bija tas, kad tie puiši, kuri patiešām par robotiku interesējās, mums bija doma par to, kā mans dēls studē robotiku. Viņš atbrauc uz šejieni par robotiku pastāstīt, un tiem jauniešiem, kuri tieši tā kā interesēs par tām lietām. Un tad bija doma par diodēm, bija doma, ko vēl varētu darīt. Tas ir par naudu saistībām. Man bija prieks redzēt, ka tie pusauģi, ka viņi kaut ko dara. Man bija prieks, ka viņi redzēja šo robotu un ka viņiem arī bija kaut kādas nojausmas formas, ko varētu darīt vēl. Te paši tālāk. Tur bija runa par programmām. Es no malas skatījos un domāju, cik viņi ir gudri, ja, un tādi mazi tie puiši, bet viņi jau kaut ko saprot. Un tam studentam arī bija interesanti, tāpēc, ka viņš redzēja ar kādu prieku. Tur bija 2-3 puikas, bet viņiem tas interesēja. Un viņi skatīja, un viņš man saka, mamma, tas taču ir tik forši, ka viņi ir tik mazi, un viņi jau saprot, ka viņiem nebija lekcija vajadzīga, bet viņi jau uzdeva konkrēts jautājumus, kā izdarīt to, kā būtu labāk šis. Tas bija forši. Brīvprātīgo aerobotu kustība Latvijā joprojām turpinās. Un ja jums ir zināma kāda ar labdarību, izglītošanu, palīdzību līdz cilvēkiem saistīta iestāde, kur telpu uzkopšanai ir nepieciešams aerobotu Roomba robots, droši dodieties uz interneta vietni www.mansrobots.lv un piesakieties jau šodien!